Grēks ir nezināšana. Sveiki, draugi! Turpinam lasīt no grāmatas Sevis atklāsmes esence. Šodien lasīsim 7. nodaļu. Grēks ir nezināšana. Kas ir grēks? Vaicāja māceklis. Grēks ir maldīšanās. Tā rodas no nezināšanas, atbildēja meistars. Kas ir nezināšana? Kas ir maldīšanās? Nezināšana ir dvēseles realitāšu apzinātības trūkums un šo realitāšu aizvietošana ar šo maldu sapni. Maldīšanās ir jebkura darbība, kas ir balstīta uz šo nepareizo priekšstatu. Vai grēks nozīmē arī pārkāpt Dieva baušļus? Jautāja māceklis. Jā, atbildēja Jogananda, bet pajautājiet sev šo, kāpēc Dievs deva cilvēcei šos baušļus? Tas nebija patvaļīgi, un tas noteikti nebija, lai atturētu mūs no laimes atrašanas. Drīzāk tas bija, lai brīdinātu mūs, ka noteikta veida uzvedības stiprinās maldu tvērienu mūsu prātos un atņems mums patiesu laimi. Ja kāds domā par grēku kā Dieva baušļu pārkāpšanu, tad rodas doma par Dieva dusmām un bargu nosodījumu. Bet Dievs ir mūsu pašu, mēs esam viņa bērni. Kādēļ, lai viņš nosodītu mūs? Tie drīzāk esam mēs paši, kas nosodam sevi, kad iedomājamies, ka viss, ko daram, ir nepiedodams. Bet, ja saprotam grēku kā maldīšanos, mēs aptveram, ka mūsu pašu maldus var izlabot. Atsaucoties uz savu guru, Paramhansa Jogananda turpināja. Sri Juktašvars mēdz teikt, kā es rakstīju joga autobiogrāfijā, aizmirstiet pagātni. Visu cilvēku izgaisušās dzīves ir tumšas un kauna pilnas. Cilvēka uzvedība ir vienmēr neusticama, līdz tā ir noankurota dievišķajā. Viss nākotnē uzlabosies, ja veiksiet garīgu piepūli šobrīd. Man vienmēr patīk cilvēkiem atgādināt šo vienkāršo patiesību. Svētais ir grēcinieks, kurš nekad nepadevās. Kādēļ slepkavība ir grēks? Jo dzīvība, kas ir tevī, ir tā pati, kas ir visās dzīvajās būtnēs. Liekt kādam tiesības dzīvot, ir noliekt to pašu universālo dzīves realitāti, kuras daļa esi arī tu. Garīgi runājot, slepkavība ir pašnāvība. Kādēļ ir grēkpilni zakt? Jo tas, ko liedz citiem, tu liedz arī sev viņos. Jo citu es ir arī tavs augstākais es. Zaglis nemainīgi galu galā iedzen nabadzībā sevi, uzsvarot savtīgas vēlmes pāri sava universālās sevis atklāsmei. Viņš nogriež sevi no vienīgā patiesā dzīvības avota un no visas pārticības. Ņemot no citiem savtīgam labumam, viņš sašaurina savu sevis identitāti, nevis kā viņam liekas paplašina to. Sevis došana citiem turpretīm paplašina šo identitāti un atver pārticības avotam, kas nekad nepieviļ. Kādēļ ir grēcīgi melot? Jo ar nepatiesumu nogriežam sevi no realitātes un no augstākas patiesības, kas, kā Jēzus teica, padarīs tevi brīvu. Melojot, tu izolē sevi no atbalsta, ko visums brīvi un mīloši dāvā visiem, kas dzīvo harmonijā ar tās likumiem. Melis iznīcina pamatus visam, ko viņš mēģina paveikt šajā pasaulē. Beigās viņš izrādās esam māja, kas būvēt uz smiltīm. Patiesības cilvēka vienkāršie vārdi savukārt ir saistoši visumam. Un kādēļ miesaskāra ir grēks? Jo iekāra ir viltota mīlestība. Tā ved pretējā virzienā no piepildījuma, kas atrodams patiesā mīlestībā. Patiesa mīlestība ir dievišķa. Tā ir pašaizliedzīga, nekad nesavtīga. Miesaskārais cilvēks, meklējot savu baudu no citiem, zaudē spēku, pat kamēr sevi maldina, ka to iegūst. Viņš nogriež sevi no dvēseles prieka, pat kamēr iztēlojas, ka ir sasniedzis laimi, ko kāro. Viņam izdodas vienīgi beigās radīt disharmoniju sevi un citos. Harmonija ir mīlestības ceļš, disharmonija ir sevis afirmācijas ceļš. Miesaskārā persona zaudē savu veselību, savu prāta mieru un piepildījumu, ko viņš iztēlojas atrodam. Viņš kļūst arvien nogurušāks un nervozāks, priekšlaicīgi noveco, un tas viss, jo viņš noliedza dievišķu mīlestību, paliekošas
labklājības patieso avotu. Un tā tas ir ar katru grēku. Grēks ir savas dziļākās dabas, tās bezgalīgās dzīvības, kas ir visu būtņu pamatā esoša realitāte, noliekšana. Kāds vīrs, staigādams pa zemes daļu, kur bija atrasti dimanti, nonāca līdz vietai, kas bija piemētāta ar maziem saplēsta stikla gabaliņiem, kas visi spīdēja saules gaismā. Dimanti, viņš nodomāja satraukti. Nolecoties lejā, lai paceltu kādu no tiem, viņš atklāja, ka tas bija tikai stikla gabals. Vīlies, viņš aizmeta to prom un sniedzās pēc cita, bet arī tas izrādījās tikai stikls. Un tā viņš turpināja celt vienu stikla gabalu pēc otra, dažreiz sagriežoties uz asajām malām. Katrs gabaliņš, ko viņš paņēma, izrādījās tikpat maldīgs kā pirmais. Tā ir arī ar grēku. Tā neīstais spīdums ir pievilcīgs, bet to pieredzot, tas izrādas nekas vairāk kā saplēsts stikls. Bieži tas sagriež to, kas tam ļaujas. Vienmēr tas rada vilšanos. Sajūtu baudas var beigties tikai ar pārmērību, mokošu vienveidību vai riebumu. Kāpēc? Dēļ tā vienkāršā iemesla, ka tavs fiziskās maņas nav tavs patiesais tu. Grēkot ir viegli, savukārt grēku sekas nav tik viegli atmest. Pēc ķiploka lobīšanas rokas ož. Tās var vajadzēt daudz mazgāt, lai smarža no tām pazustu. Tomēr smarža var tikt nomazgāta. To var arī ar grēku, caur meditāciju, lūgšanu, pareizu rīcību un ar Dieva žēlastību. Par to nekad nešaubies. Visi tavi grēki galu galā ir jānomazgā. Tomēr kāpēc vispār darīt to, ko beigu beigās un ar lielu piepūli no tavas puses nāksies atdarīt? Kad vēlmes satrauc tavu prātu, vienmēr sev atgādini šo patiesību. Kad atnāk ekstāze, viss cits pazūd. Nekad neidentificē sevi ar kļūdām, ko esi pieļāvis. Tu esi Dieva bērns. Pieprasi savas mūžīgās attiecības ar viņu. Vissliktākais grēks ir saukt sevi par grēcinieku. Ar šo pašu domu tu atver durvis, un aicini grēku ienākt tavā prātā. Definēt sevi ar saviem cilvēka ierobežojumiem ir Dieva tēla tevī apgādnīšana. Nekad nekavējies uz savu trūkumu domām. Atcauc tā vietā atmiņas par labajām lietām, ko esi paveicis, un par labestību, kas pastāv pasaulē. Pārliecini sevi par savu iedzimto pilnību. Tādējādi tu atklāsi vilkmi atcerēties tavu kā Dieva bērna mūžīgo dabu. Telpa var būt tumsā 1000 gadu, bet ja tajā ienes gaismu, tajā pat mirklī tumsa pazūd. Tā ir arī ar grēku. Tu nevari izdzīt grēku ārā no prāta, vairāk kā izdaudzīt tumsu ārā no istabas ar mietu. Koncentrējoties uz maldiem, patiešām tu vari tikai palielināt to tvērienu uz tavu prātu. Ienes Dieva gaismu caur dziļu meditāciju un pielūgsmi, un tumsa pazudīs kā nekad nebijusi. Paramhansa Jogananda teica, bieži starp uz baznīcu ejošiem kristiešiem var dzirdēt izsaucienus. Mēs visi esam grēcinieki. Var pat sākt domāt, vai tā nav lielīšanās. Zini, ir atšķirības starp kristietību un to, ko sauc par baznīcietību, no angļu vārda churchianity. Kristietība ir Jēzus sākotnējā mācība. Baznīcietība ir tas, ko viņa sekotāji ir izveidojuši no viņa mācības. Jēzus Kristus tika krucificēts tikai vienu reizi, bet miljoni, kas sauc sevi par kristiešiem, ir krucificējuši viņa mācības kopš tā laika. Kādēļ domāt par sevi kā grēcinieku? Ak, tas var būt pieņemami dažreiz, pazemības vārdā, nodrošinot, ka tava uzmanība ir fokusēta uz Dieva diženumu un ne uz tavu zemiskumu viņa priekšā. Bet kādēļ kavēties pie negativitātes un ierobežojumiem? Ja vēlies atrast kaut ko vērtīgu, kas ir aprakts uz zem zemes nogrūma, vai tu nedomāsi par šo lietu pat kamēr raksies cauri zemei? Ja tu koncentrēsies tikai uz zemi, tu vari pazaudēt skatu uz pašu rakšanas mērķi un pamest rakšanu. Nekad neuzskaiti savus trūkumus. Galvenais pieskati, lai tava mīlestība pret Dievu ir patiesa.
Dievam nerūp tavi trūkumi. Viņam ir iebildumi pret tavu vienaldzību. Ra